29. oktobrs, savu treniņu esmu pabeidzis, jūtos vēl nedaudz enerģijas pilns. Šajā reizē ir divas tēmas, kuras vēlos apspriest. Pirmā tēma, kas, manuprāt, daudziem fitnes treneriem liek tērēt viņu dārgo laiku, ir cilvēki, kas saka, nevaru pieņemties svarā, vai es nevaru nomest svaru. Ir cilvēkam loģiski ir arī veselības problēmas, bet lielākajai daļai ir viena liela problēma. Tas ir slinkums. Ar slinkumu nepārvarēs. Vienmēr būs vai nu tievs, kā diegs, vai arī lielos izmēros. Un lūk, viss, kas ir jādara, ja esi tievs, tad ēd vairāk nekā 3 vai 4 reizes dienā. Ja ir liekais svars, tad vairāk taisi kardio un mazāk arī visādas neveselīgas ēdienas. Tā nav nekāda raķešu zinātne. Tas ir visvienkāršākais, kas ir vajadzīgs. Jāuzvelk treniņu tērps, kurpes, jāsāk kaut kas darīt. Kaut kā iziet ārā un pastaigāt, tas jau būs daudz. Šīs abas lietas diezgan bieži dzirdu no slinkiem cilvēkiem, kurus es novērojis, kas atnāk vienreiz, divreiz un viss viņi izdziest. Jo viņi nespēja vairāk, pēc tam klausies, ka kāds cits ir vainīgs pie viņu problēmām. Otrā tēma ir šīs maģiskās fitnesa treneru programmas. Nerunāsim par tiem fitnes treneriem, kas trenē zālē, jauniesācējs. Ir cilvēki, kam grūtāk iet un nav tik apķērīgi, kas vēlās paši sākt treniņus. Vieglāk ir paņemt treneri, kurš kādu laiku palīdzēs izprast tos treniņus un tajā pakāpeniski pats ar kaut ko sāk darīt. Fitnes zvaigznes, fitnes treneri, kuri izdomā šīs maģiskās programmas, kas palīdzēs simtiem, tūkstošiem cilvēku. Bet tā nav. Un izdomā visādus maģiskus vingrinājumus, kas pirms 50 gadiem nav pastāvējuši. Visādas trakās variācijas. Beigās jūs saprotat, ka tās programmas jau ir izveidotas tamdēļ, lai tie cilvēki ir apmuļķoti, un tad viņiem būs jāpērk šī konsultācija 1:1, kas maksā daudz vairāk, un tā tie cilvēki iekasē naudu. Un fitnes industrijā tas ir liels mehānisms, kā nopelnīt naudas šiem cilvēkiem, kas vēlās iegūt tieši tā cilvēka ķermeni, kāds viņam ir. Tikai zināms tas, ja vienam cilvēkam darbosies tā programma, tad varbūt otra nedarbosies, viņa darbosies pilnīgi kaut kas cits. Tādēļ es jums iesaku nemeklēt mistiskās programmas. Sākt pamazām ar kaut ko mājās, izmēģināt vienu lietu, otru, trešo. Nesarežģīt programmas, neko mistiski neizdomāt. Katrai muskuļu grupai 2-3 vingrinājumi vienā dienā un lēnā garā ej uz priekšu. Tas pats arī ļoti daudz, ko ChatGPT var pateikt priekšā, jo šīs chats ņem ideju no interneta. Tas nozīmē to, ka diezgan precīzi iedos to, ko tu esi nopircis no kāda, kurš to maģisko formulu pārdod. Tā maģiskā formula viens liels fakes. Atliek trenēties, nepārtraukt to darīt, ja vēlēs redzēt rezultātu. Tagad mūsdienās ir ļoti populāri tas, ka cilvēki, tieši vīrieši, no nekā gada laikā kļūst par tādiem, kas tikko izkāpuši no fitnesa žurnāla vāka. Tas arī viens liels fakes ir, lai tikai dabūtu augšā skatījumus un reitingu. Es pat nevaru iedomāties. Varbūt, ja ļoti profesionāls cilvēks, kurš pārzina pilnīgi perfekti visu, paņem pilnīgi jaunu cilvēku un gadu laikā trenē dienu no dienas, tā ka vispār nav neviena atpūta. Tagad viņi kopā apmēram dzīvo un visu laiku nauc. Varbūt tad būs kaut kāda variācija tam, kam tam varētu tikt, bet ne jau tā, ka tu tur uzreiz wow. Viss, tas ir skaidrs fakts, kad tur tiek lietots kaut kas nav saistīts ar vitamīniem. Dargie cilvēki, neticiet visām muļķībām, kas rādās TikTokā, Instagramā vai YouTubā. Paskatieties cilvēks,
kas gadiem ilgi trenējas, un viņiem ir liela pieredze, un no viņiem var smelties idejas, kuras pēc tam arī varat jūs pilnveidot. Kā jau es teicu, nav vajadzīgs, lai iet uz zāli, maksāt abonementu. Pieejami ir stieņi, ir gumijas, ko var nopirkt pa lētu naudu. Sākt ar minimālo, un tad pakāpeniski aug, ja rodās tā apetīti pēc kaut ko vairāk, tad droši uz zāli iet, vai, kā piemēram, daudz cilvēku nāk līdzi, kas motivē. Es to darīju lielākoties viens pats visu savu dzīvi, un neviens cits nav tik ļoti motivējis mani kā es pats. Vienmēr ir gribējies, protams, ar kādu patrenēties kopā, kaut ko jaunu izjust, jaunu pieredzi gūt. Tad ir citreiz sanāk, bet šajā pilsētā ir tā, ka reti ir, kur gribās vispār trenēties kopā, kur var smelties kaut kādas idejas, kur nu vēl pirkt treniņu programmas vai vispār runāt, lai palīdz trenēties. Galvenais ir stay hard.